Labdien! Šodien mēs tiekamies jau trešajā Valsts izglītības attīstības aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā tiešsaistes sarunā par valsts pārbaudes darbiem. Šodien mēs runāsim par centralizētiem eksāmeniem vidējās izglītības posmā, un īpašu uzmanību mēs pievērsīsim dabazinātņu jomas eksāmenam optimālajā līmenī. Šodien man sarunā ir pievienojušies Kaspars Špūle, Valsts izglītības attīstības aģentūras vispārējās izglītības valsts pārbaudījuma nodaļas vadītājs un šīs nodaļas vecākais eksperts Mihails Basmānovs. Un es arī aicinu skatītāju jūs iesaistīties mūsu sarunā. Jūs varat uzdot mums jautājumus šeit pat komentāru sadaļā, un tad tiešraides laikā mēs arī mēģināsim uz tiem atbildēt. Bet, tad iesākumā varbūt tās pie pašiem pamatiem izstāstiet lūdzu, kas skolēnam ir jāizdara, jeb kāds ir prasības, lai skolēns varētu iegūt atestātu par vidējo izglītību. Labdien! Tad, lai skolēns šogad iegūtu atestātu par vispārējo vidu izglītību, tad viņam jāiegūst visos mācību priekšmetos vērtējumu nezamāk 4 balles. Tas ir pirmais solis. Nākamais ir jābūt nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem, proti latviešu valodas eksāmenam vismaz optimālajā līmenī, matemātikas eksāmenam vismaz optimālajā līmenī, svešu valodas eksāmenam, vācu, angļu vai franču valodu pēc izvēles vismaz optimālajā līmenī un vienam no dabas zinātņu eksāmeniem, vai arī pēc pašas izvēles, vai tā ir fizika, vai ķīmija, vai bioloģija, vismaz optimālā līmenī, vai dabas zinības vispārīga līmenī. Tātad šie 4 valsts pārbaudes darbi obligāti jābūt nokārtotiem. Tos viņš varētu būt kārtojis jau pagājušajā gadā 11. klasē vai pat 10. klasē. Un vēl jāpiemina nenosaucu augstākā līmeņa eksāmens, kurus skolēns arī var izvēlēties, kurā no mācību priekšmetiem, kurā tiek piedāvāts augstākā līmeņa eksāmens. Piemēram, ja viņš izvēlies to kārtot latviešu valodā, tad latviešu valodas eksāmens optimālajā līmenī nav jākārto, pietiek, ka nokārto augstākajā līmenī. Un cik procenti skolēnam ir jāsasniedz, lai eksāmens būtu nokārtots? Tātad šogad mēs turpinām jau pagājušā gada ceļu, proti tas ir 20%. Un tad varbūt vēlreiz, kāds tad ir tas eksāmena grozs, vai visiem skolēniem viņš būs vienāds beidzot šogad vidusskolu, vai viņš var atšķirties? Grozs noteikti atšķirsies. Pirmkārt, jau no tā, pēc kādas programmas skolēns ir mācījies skolā, tas ir viens. Otrkārt, kurā klasē, kura programma tiek apgūta, un, attiecīgi, kā minēju, var gadīties, ka skolēnam šogad ir jākārto tikai augstākā līmeņa eksāmens, jo optimāli viņu eksāmens viņš ir nokārtojis pagājušajā mācību gadā, tajā skaitā arī dabas zinībās, šies fizika, ķīmija, bioloģija ir kārtojis monitoringa darbu pagājušajā gadā vai 10. klasē, tad faktiski viņiem jānokārto tikai augstākā līmeņa eksāmens. Un, ja tas vēl ir angļu valodā, piemēram, ko viņš ir aizstājis starptautiskās institūcijas eksāmenu, tad faktiski šogad nav neviens pārbaudams jākārto. Tad šī groza veidošana ir paša jaunieša pamatā, paša jaunieša rokās. Labi, un tad šajā grozā šogad ir jaunums, kas ir dabas zinātņu eksāmens optimālajā līmenī. Tad varbūt jūs varat izstāstīt, kas tas ir par eksāmenu? Tas ir viens eksāmens, tie ir vairāk eksāmeni. Un kad tad tika pieņemts lēmums par šādu eksāmena ieviešanu? Jau 2022. gada nogalē tika pieņemts lēmums, ka izgrozīti ministrijas noteikumi par vispārējās vidējās izglītības standartu, ka beidzot vidusskolu, skolēnam jānokārto valsts pārbaudes darbs dabas zinātņu jomā. Un, attiecīgi, iepriekšējos 2 gadus skolēniem bija iespēja kārtot monitoringu darbu. Un šis ir pirmais mācību gads, kad tas ir noteikts kā centralizētais eksāmens. Un dabas zinātņu jomā nozīmē, ka skolēns var izvēlēties kārtot vienu no 4 valsts pārbaudes darbiem. Tātad fiziku, ķīmiju vai bioloģiju vai dabas zinības. Un var arī kārtot vairākus, bet tad viens vismaz ir jānokārto. Un sakat, vai visiem skolēniem šis eksāmens tad ir jākārto, vai ir kāda, kura varēs nekārtot? Tātad dabas zinātņu jomas eksāmens ir jākārto visiem skolēniem, kuri šogad iegūs atestātu, pie izņēmuma, ja nav nokārtos monitoringa darbs iepriekšējos gados. Ir daļa skolēnu,
pat lielākā daļa 12. klases skolēnu, kas to jau ir nokārtojuši. Un šis dabas zinātņu eksāmens nav jākārto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Tātad tie skolēni, kuri pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā rakstīja monitoringa darbu dabas zinātņu jomā, tad tiem skolēniem šogad eksāmens šis nav jākārto. Obligāti nav jākārto. Ja grib, ja vēlās, var kārtot, bet obligāti nav jākārto. Arī tad, ja viņš izvēlēs ir bioloģija, kā tu piemēram augstākajā līmenī, tad arī šis eksāmens optimāla līmenī vai dabaszinības nav jākārto. Bet kā tad tas ietekmē to grozu, to eksāmenu grozu? Tad joprojām skolēnam, beidzot skolu, ir jābūt nokārtotiem eksāmeniem. Grozu piepilda 3 gadu laikā. Un dažiem, ja tikai, kas saka, vāciņš jāuzliek, dažiem visi jau pabeidzis ir. Bet tad, ja viņš to monitoringu darbi kārtojas, vai tas skaitās arī kā nolikts eksāmens, vai viņam tad ir tas 4. eksāmens kaut tad... Šajā gadījumā skolēnam ir jāraugās uz turpmāko dzīvi. Ja viņš vēlas startēt augstskolā un augstskola prasa eksāmena rezultātu, tad monitoringa darba rezultāts nevarēs saistāt ar eksāmena rezultātu. Šis ir monitoringa darbs, lai pabeigtu skolu, bet lai iestātos kādā augstskolā, tad tur ir jāskatās, kāda eksāmena tiek prasīta. Un diezgan šogad mums ir optimāla līmeņa eksāmena kārto vairāk nekā iepriekšējos gados monitoringa darbu, tieši šī iemesla dēļ, ka skolēni startēs augstskolās, kurās kā iestāju kritērijs ir nokārtots cenzētais eksāmens, tad viņi vairs nekārto augstākā līmeņa eksāmenu, bet kārtos optimāla līmeņa eksāmenu. Nu labi, un tā kā eksāmens ir jauns un būs pirmo reizi, tad mēs arī atļausimies mazliet, cik nu drīkstam ielūkoties šajā eksāmenā. Un tad, varbūt varat izstāstīt, kāda tad būs šī eksāmena uzbūve? Kādi uzdevumi būs, kādas daļas tur būs? Pārņemšu mikrofonu. Labdien, es būšu tas, kas par saturu vairāk, jo Kaspars eksperts ir par to, kas jānokārto, kādos laikos, un es droši vien par pašu darbu. Un es pateikšu uzreiz, Evija, ka šis eksāmens nekāds jaunums nav, jo pagājušajā un aizpagājušajā mācību gadā skolēniem bija jau piedāvāti darbi, valsts pārbaudas darbi, monitoringa darbi. Un arī šogad šis centralizētais eksāmens pilnīgi atbilst pēc uzbūves, pēc tāda paša principa. Un ja skolēniem bija iespēja ielūkoties un paskatīties, kādi bija šie darbi, kādi bija šie uzdevumi, ja kopā ar skolotāju viņi tos uzdevumus risinājuši, tad viņam nekāds liels pārsteigums nebūs. Protams, mainīsies saturiskie bloki, mainīsies nedaudz tādas situācijas, par kurām skolēniem būs jārisina uzdevumi, bet pats eksāmena uzbūve nemainās. Tātad eksāmenam ir 2 daļas. Pirmo daļu skolnieki kārto tiešsaistē, kurā mēs tagad runājam par optimāla līmeņa eksāmenu, ja skolēni būs izvēlējušies. Un kā jau pareizi pieminējam, sākumā, ka viņi var izvēlēties kaut visus 3 nokārtot. Un es zinu, ka ļoti daudz skolēnu tieši izmanto šo iespēju. Tie, kas turpmāk kārtos padziļināta līmeņa eksāmenu, šo tā kā starta līniju, tā kā izmēģinājumu sevi, un gan 10. gan 11. klasē viņi to var darīt, un savu spēku, savu zināšanas un prasmes pārbaudīt tādā veidā. Un sagatavoties padziļināta līmeņa eksāmenām, ka tas arī viena no iespējām. Un tad eksāmenam ir 2 daļas. Pirmā daļa ir tiešsaistē, kur ir testa uzdevumi. Testa uzdevumiem optimālajā līmenī ir 24. Katram uzdevumam ir 1 pareizā atbilde, līdz ar to es aicinu skolēnus ļoti uzmanīgi lasīt un acim redzamas nepareizas atbildes atmest. Tur, kur šaubās, izvēlēties to pareizāku, tuvāku patiesībai, un par stratēģiem vēlreiz pārunāt ar skolotāju, kā labāk risināt tieši šāda veida uzdevumus un patrenēties arī ar iepriekšējo gadu uzdevumiem un paskatīties, kur tie āķīši tur slēpjās, kādi tie uzdevumi tieši, kā tie uzdevumi veidoti. Laiks šī testa daļas izpildēji ir 40 minūtes. No vienas puses liekas maz, ja 24 jautājumi, 40 minūtes, bet pēc iepriekšējiem gadiem, tāpēc arī bija šie monitoringa darbi, mēs jau novērojam, ka skolēniem laika pietiek.
bet pat ātrāk izpilda. Tāpēc es aicinu varbūt pat nesteigties ar izpildi, sekot līdzi datorā informācijai. Viss, kas ir norādīts, ir par to, cik ātri tu ties galā ar uzdevumiem, ir iespēja pāršķirt šos uzdevumus, atgriezties pie iepriekšējiem, iespējams pamainīt savu atbildi, bet neatstāt neatbildētus uzdevumus. Un laiks būs izticējis, tad darbs būs automātiski saglabāts, vai skolēns pats var iesniegt šo darbu, un attiecīgi pirmā daļa būs atrisināta, pabeigta. Otrā daļa notiek uz papīra. Tad būs otrās daļas dažādi uzdevumi, kur skolēns pildīs dažādu veidu uzdevumi, kur skolēns pildīs uz papīra. Un, ja mēs varam teikt, ka pirmajā daļā skolēnam vairāk prasa pamatzināšanas, es pat teiktu, ka dabas zinātnēs mums ir gan pirmās daļas, gan pirmie uzdevumi. Otrajā daļa ir tādi, kas principā skolēniem ir zināmi un apgūti jau pamatskolā. Tas ir pamats. Un šīs zināšanas skolēnam ir pietiekoši pat reizēm, ja viņš ir labi mācījies un kaut ko atcerās pat no 9. klases, no pamatskolas. Tad vidusskolā optimālajā līmenī mēs šīs zināšanas nostiprinām, tad vispārinām un tad nelielu padziļinājumu piedāvājam konkrētajā zinātnēs, kur skolēns pēc tam izvēlās, ja viņš grib padziļināt, mācīties konkrēto priekšmetu vai kursu. Otrajā daļā skolēniem ir pirmais uzdevums, kur būs 10 jautājumi vai 10 papakšu uzdevumi, kur ļoti īsa atbildi. Un šī atbilde ir tiešām zināt jēdzienus, terminus, procesu nosaukumus, norises un visādas lietas, kas ir saistītas tieši ar dabas zinātniskajām parādībām. Un šeit neprasās ļoti tādas plašas, garas analīzes, diskusijas, argumentācija. Šie pirmie 10 uzdevumi ir tieši par to īso konkrētu atbildi. Tad gatavoties tieši eksāmenam optimālajā līmenī, es, ja tā drīkst teikt, pietiktu, ja tu zini, ko nozīmē konkrētais jēdziens, jeb termins, un to jēdzienu vārnīcu var izpētīt pirms eksāmena un vēlreiz atkārtot un salikt tekstīšus tiem vārdiem, kuru tu zini, un vēlreiz pārliecināties, atcerēties to, ko nezinu, pajautāt skolotājiem. Tādā ziņā mēs varam piedāvāt skolēniem šāda veida gatavoties. Un mums vēl ir ļoti daudz materiālu sagatavoti, kur skolēniem tāda iespēja ir piedāvāta. Bet par to varbūt vēlāk, tad par pašu darbu uzbūvi turpinot, ir vēl 10 jautājumi. Tad mums ir sākuma 24, tad vēl 10, un tie jau sakrājās tās pamatzināšanas, punktu skaits jau ir pietiekoši liels, 34, vairāk kā pusi no visa eksāmena. Un otrā daļa ir tādi uzdevumi. Otrais uzdevums ir vairāk par to, kā skolēnam ir nedaudz jāskaidro vairāk nekā tikai to, ko viņš zina, bet arī jāsaskata konkrētajā uzdevumā šos procesus iespējams pamatot, skaidrot ar savām elementārām zināšanām, kas ir gan apgūtas vidusskolā, gan viņam ir jau apgūtas un iemācītas pamatskolā. Un tas ir vēl viena iespēja skolēnam šos punktus sakrāt. Tāds vēl būs tāda otrā uzdevuma 5 apakšu uzdevumi, kur punktu skaits jau 2, un tad skolēns salasa vēl 10 punktus, jau 44. Mēs tuvojamies gandrīz 100 punktām. Bet pēdējie uzdevumi, kas ir 3 punktu uzdevumi, kur skolēnam prasās jau dziļāka izpratne par to, kā viņš ir ko mācījās konkrētajās dabas zinātnēs. Iespējams, tur būs jau starp priekšmetu saikne, tad bioloģija nav iedomājama bez ķīmijas, ķīmija bez fizikas, fizika bez visiem tiem procesiem, kas notiek dzīvajā pasaulē. Tad visas šīs zinātnes ir savstarpēji sasaistītas. Un vairāk pateikšu, ka tas arī mūsu standarts, jeb prasības skolēniem ir viena sadaļā. Tā kā tur ir viņas visas kopā. Skolēns nevar atrauti mācīties un nemācās konkrētu priekšmetu. Tas nozīmē, ka ja skolēnam uztraukums par to, ka viņš kaut ko nav iemācījies bioloģijas saturā, varbūt bet skaidrot, argumentēt, veikt pētniecisko darbību, viņš jau var iemācīties arī citu priekšmetu. Tad mums neatšķirās šīs prasmes atkarībā no mācību priekšmetu, mācību kursa. Un tad ir šie 4 uzdevumi, kur ir vairāk punktu, tad tur jāskaidro, uzmanīgi jāizlasa uzdevumu nosacījumi un prasības, tad ir prasīts skaidrot
izmantojot dotos datus, piedāvāt to informāciju, grafisko attēlos vai kādā citā veidā, tad skolēnam tas arī būtu jāizpilda. Un arī vērtējot par to, viņš saņem punktus, ka viņš var saskatīt, var salīdzināt, var ieraudzīt un pierakstīt. Tas, es domāju, arī tādas vispārīgas prasmes, kas varbūt pat netiecās uz konkrēto priekšmetu. Es teikšu, visās dabas zinātnēs, bet jebkurā uzdevumā strādājot ar datiem, mēs izmantojot datus un varam pierādīt, ka mēs varam tos nolasīt. Es atvainojos. Droši, jā. Tas nozīmē to, ka pat ja skolēns varbūt pat ja viņam nav, teiksim, zināšanas par konkrēto jautājumu, bet viņš... Loģiskā domāšana, kritiskā loģika. Jā, viņš var saskatīt likumsakarības, viņš var ieraudzīt grafikos to punktu vai to svarīgo lietu, kas prasa uzdevumus, varbūt piemirsot, kā konkrēti saucās, kā lietot konkrēto iedzienu. Jā, iespējams zaudējot dažus punktus, domājot par zinātni, bet loģiski strādājot ar datiem, jau tā ir tekstpratība, datpratība, tas ir tas vispārīgās prasmes, kas iet cauri visiem šiem darbiem. Tāpēc es arī vēlreiz gribu akcentēt, ka optimālais līmenis, tā ir vispārināšana, tas ir konkrēto prasmju kopums, kas skolēnam konkrētajā saturā, bioloģija, fizika vai ķīmijā tiek pārbaudīts. Ja man vairāk patīk ķīmijā, tad es iešu šīs prasmes apliecināt un parādīt tieši ķīmijas saturā. Ja man vairāk patīk bioloģija vai fizika, attiecīgi izvēlēšos šos mācību priekšmetos, bet es zinu, ka skolēni, kuri gatavi mesties un pildīt visus, arī pārbaudīt sevi, ja ir tāda vēlme, viņi var to darīt, un Kaspars to apliecina, to var darīt, ja ir vēlme. Un tad vēl noslēdzot visu šo darbu, pēdējais noslēguma tāds uzdevums, mēs viņu saucam par pētniecības uzdevumu, kur ir vairāki punkti, tur ir 10 punkti, bet tas uzdevums ir komplicēts. Viņš ir par pētniecības prasmes pārbaudi, kur skolēniem ir dažādi, var pajautāt, piemēram, izveidot pētījuma gaitu, darba gaitu, iespējams izvirzīt hipotēzi, noteikt lielumus, pētījuma lielumus, atšķirās tikai saturiskie situācijas apraksti. Bioloģijā, tuvāk biologām, fizikā, attiecīgi ķīmijā tie konteksti būs pavisam citi, bet lielumi, hipotēze, dati, datu analīze, datu eksperimentu izvērtēšana, secināšana, tas ir viens visur vienādi. Tā kā skolēnam nebūtu jāuztraucās, ja viņš ķīmijā kaut ko neiemācījās pētniecībā, zināšanas fizikā un bioloģija viņam noder. Bet, Mihēl, tas, ko jūs stāstījāt par to uzbūvu, vai tas attieksies uz pilnīgi... Uz visiem šiem. Jā, un vēl ir laba ziņa tāda, kā skolēnam ir iespēja. Vispirms jau pateikšu, ka nopublicēts jau laiku nopublicētas programmas, kur skolēns var apskatīties konkrēta darba uzbūve, kā eksāmena programmā, bet viņš var redzēt arī pašu darbu, iepriekšējo gadu darbu. Pēc uzbūves būs tas pats. Un kur var redzēt šo iepriekšējo gadu darbu? Iepriekšējo gadu, gan pagājušajā gada monitoringa darbu, gan aizpagājušā gada monitoringa darba, tad VIA mājaslapā, sadaļā valsts pārbaudas darbi, un tur ir valsts pārbaudas darba uzdevumi pa gadiem, un tur nav tikai aizpagājušā, tur aizvēsturiski līdz, manuprāt, 9. gadām ir sakārtota visi darbi, bet es aicinu skatīties tieši pēdējo gadu darbus, jo viņi tieši veidoti pēc jaunām tādām pazīmēm, pēc mūsu jaunajām programmām, un arī saturs tur ir atbilstoši programmu paraugiem. Un tur arī vēl cits varianti, cits kā atbalsts, kas ir pieejams, ne tikai šie pagājušā gada darbi. Un tad, varbūt tāds jautājums atbildēt, cik jūs drīkstat atbildēt, bet cik tad sarežģīts būs šis eksāmens, optimālā līmeņa eksāmens, cik, tā teikt, viegli varētu būt sasniegt šos nepieciešamos procentus, lai eksāmens būtu nokārtots? No vienas puses tas nav noslēpums, un otras puses tas ir noslēpums, jo katrā mums tā latiņa un tas lieksnis liekas atsevišķi. Vienam liekas viegls eksāmens, tie, kas mācījās atbildīgi un klausījās skolotāji, pildīja visus uzdevumus, pārbaudīja, atkārtoja visas tos uzdevumus, materiālus, kas ir pieejams, tad viņam nebūtu jāuztraucās, bet tie, kas varbūt uztraucās vairāk, tad mums arī atbalsta materiāli, dažāda veida metodiskie līdzekļi, gan skolotājiem, gan skolēniem, kuri viņi vēl var izējot cauri, pārliecināties, cik esmu gatavs šobrīd eksāmenam. Tad ir iespējama arī pašam šogad
paņemt piedāvāto diagnosējošo darbu, kas ir izveidots tieši šajā mācību gadā, lai skolēns varētu individuāli vai kopā ar skolotāju izpildīt šo darbu, uzņemot laiku varbūt nepieciešamo. Un tad attiecīgi ir kritēriji, ir atbildes, un tad paskatīties, cik veiksmīgi šīs darbs ir izpildīts. Un tad izlikt atzīmi sev par to, kā viņš ir sagatavojis, un attiecīgi saprast, grūts vai nebūs grūts. Es neteikšu, ka viegls, jo eksāmens, ja es nemācos, ja es neko nedaru, tad jebkurš darbs, jebkurš pārbaudījums man būs grūts. Vienalga, tas ir dabaszinātnes, sportā, mūzika vai valodās. Tas ir vienalga. Būs grūts, ja es neko nedaru. Bet ja ir darīts, mācīts un mēģināts, tad arī var šādā veidā sagatavoties. Mums ir arī skatītāji jautājumi. Jūs jau arī daļai par to runājāt, bet varbūt vēlreiz tomēr, vai būs jāzina daudz termini, vai vairāk tomēr tie būs tādi ikdienas jautājumi, kur skolēns var izdomāt? Es teikšu, ka vairāk termini, jo ikdienas jautājumi, tad vispārīgas lietas, tas ir vairāk pamatskolas programmas līmenis. Ja mēs runājam par zinātnēm un šis optimālais līmenis, viņš jau paredz, ka skolēns lietu terminoloģiju, bet šie jēdzieni, viņi nav tik daudz, lai ko skolēnam apgūt, un to varētu vēlreiz pārliecināties. Mums ir arī šo jēdzienu gan saraksti, gan arī programmas paraugos. Šie jēdzieni ir izdalīti un sliktākā gadījumā jāgriežās pie skolotāja un vēlreiz iziet cauri visai terminoloģijai, zinātniskai terminoloģijai. Jā, jēdzieni būtu jāzina tieši vidusskolas līmeni. Mums tas ir obligāti. Tos jēdzienus, es pareizi saprotu, ka tos jēdzienus tad var atrast šajās programmās, kuras ir publicētas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā? Konkrēti jēdzienus ne, bet tos jēdzienus var redzēt arī programmas pielikumā, kur mums ir norādīti indikātori. Indikātori tas ir tie ar apgalvojumi, ar konkrētām skolēnu darbībām, rīcībām, ko skolēns var darīt konkrētajā saturā. Piemēram, skaidro un tad attiecīgi aiziet saturs bioloģijā, fizikā vai ķimijā, kur arī pieminēt šie jēdzieni. Un ja izlasot nesaprot nevienu vārdu, tad ir vērts ieskatīties, ko tie vārdi jēdzieni nozīmē. Bet ja tu izlasot sapratu, par ko ir stāsts, kas no tevis ir sagaidāms, par ko tev būtu jāzina, tad ir tie jēdzieni. Protams, metodiskajos līdzekļos ir arī, es domāju, mēs arī vēlāk pieskārsimies un vairāk runāsim par atbalsta iespējām. Ir, piemēram, bioloģija ir piedāvāta jēdzienu saraksts bez skaidrojumiem. Ķīmijā ir piedāvāti pamatjēdzieni, pamatzināšanas ar visiem skaidrojumiem un definīcijām. Fizikā piedāvātas formulas, kuras skola un kā tās formulas var izmantot. Tad dažāda veida atbalsts skolēniem ir piedāvāts. Bet pamats ir jēdzieni, terminoloģija un atbildot uz klausītāja, skatītāja jautājumu, jā, vidusskolā būtu jāzina jēdzieni. Un tad vēl viens papildinošs jautājums, vai bērnam būs mācīts tās prasmes, kuras prasīs eksāmenā, kuras, eksāmenā būtu nepieciešams, lai izpildītu šos uzdevumus? Jā, šīs prasmes ir mācīts, es teiktu, no 1. klases, bet, ja mēs runājam par vidusskolu, tad jebkurā mācību priekšmetā, neskatoties kādu mācību priekšmetu skolēns kārtos, tad skaidrošana, pamatošana, secināšana, argumentēšana, šis ir vispārīgas vai caurviju prasmes mācītas skolā, gan pamatskolā, gan arī vidusskolā. Un es gribētu domāt un cerēt, ka arī skolā mācību procesā mācību stundās kopā ar citiem skolēniem, kopā ar skolotāju atbalstu. Skolēns ir pildījis līdzīgus uzdevumus un viņam ir izpratne par to, ko nozīmē skaidrot un pamatot. Ja skolēns šaubās, ka viņam šis prasmes ir, atkal mācību programmā ir šīs prasmes ar vērtēšanas kritērijiem, tad ko tad īsti mēs sagaidām skaidrošanas prasmi, vērtējot, ko mēs sagaidām tieši pamatošanā, pētniecībā, argumentēšanā. Tad tur arī viss aprakstīts. Tā tad vēlreiz atgādinot, ir vērts ielūkoties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, un pirmajā lapā būs ziņa, jeb raksts par to, kā labāk sagatavoties valsts pārbaudas darbiem, un atverot šo rakstu, tur arī būs saites uz visiem šiem atbalsta materiāliem, gan uz programmām, gan uz metodiskiem materiāliem, bet par atbalstu mēs vēl paturpināsim, bet pirms tam ir arī skatītājs jautājums tāds, ja monitoringa darbā netiks sasniegt 20%, vai joprojām ir jākārto dabazinība eksāmens? Tātad, ja skolēns ir nokārtojis valsts pārbaudas darbu, monitoringa darbu, piedalījies, iegūs
kaut 1%, tad attiecīgi viņam šis eksāmens nav jākārto. Monitoringa darbiem nav slieksnis. Tātad neatkarīgi no iegūtā procenta skaita, ja ir kārtots monitoringa darbs, tad eksāmens nav jākārto. Labi, un tad ir jautājums, ka tātad ir kaut kāda situācija skolā, ka monitoringa darbu līdz šim kārtoja tikai 12. klases skolēni. Un vai tāpēc sanāk, ka tiem, kuriem šobrīd ir dabazinību kurs, visiem eksāmens jākārto obligāti? Tā jau ir skolas izvēle šajā gadījumā bija, jo mācību programmu organizē un veido pati skola, kurā gadā kuru kursu apgūt. Un droši vien vairāk atkarīgs no tā, kādi pedagogi pieejami katrā gadā ir. Un ir dažādi, arī iespējas ir dažādas. Ir skolas, kuras ir 10. klasē visi pabeiguši, skolas, kurās tikai šo kursu tikai 12. klasē piedāvā. Ja. Līdz ar to ir šis pārējais periods ir beidzies, ja, tad šis mācību gads ir pirmais gads, kad jākārto eksāmens. Un ja skolēniem nebija šī iespēja kārtot monitoringu darbu, tad jākārto eksāmens ir. Tas ir fakts. Un mēs šeit runājam par optimālā līmeņa eksāmenu dabaszinātņu jomā. Kā tad atšķirās tas optimālā līmeņa eksāmens no augstākā līmeņa eksāmena? Atkal mikrofons būs manā rokā, jo tas ir saturs un tieši eksāmena uzbūve. Gan uzbūve atšķirās, bet viņa neatšķirās no iepriekšējiem gadiem līdz ar to. Bet šeit galvenokārt jāliek akcents uz to, ka padziļinātā līmeņa šos kursu eksāmenus izvēlās skolēni patstāvīgi. Viņi paši izvēlās, viņi mērķtiecīgi iet uz šiem eksāmeniem. Viņi mācās šo padziļināto kursu, bioloģija, fizika, ķīmija, un attiecīgi viņi tad gatavojās jau šim pārbaudījumam, kurš arī, kā jau minējām, nav obligāts. Ja, piemēram, ir gros, kur mācās visus priekšmetus, viņš var izvēlēties vienu, izvēlēties var arī visus, un attiecīgi arī skolu gan motivācija, gan zināšanu līmeni, gan arī uzdevumu dziļums atšķirās. Un, ja mēs runājam par uzbūvu, tad šim eksāmenam ir 3 daļas. Tad šī pētnieciskais, kā es teicu, optimālā līmeņa pēdējais uzdevums, kas ir par pētniecību, tad augstākajā eksāmenā tā ir vesela 3. daļa, kur skolēns gan plāno pētījumu, eksperimentu ar visiem lielumiem. Kā redzat, šeit mums tā prasme nemainās. Prasības ir tādas pašas situācijas. Iespējams, būs vairāk komplicētas, tad vairāk komplicētāk, iespējams, varbūt autentiskāk un tad interesantāk skolēniem pašiem. Un varbūt arī starp priekšmetu saiti var parādīties tieši šādos uzdevumos. Un 3. daļas vēl viens uzdevums ir piedāvāt skolēniem, kur viņiem ir jāanalizē dotie jau piedāvātie dati. Un no šiem datiem tad analizējot, secināt, izvērtējot eksperimentus, jo iepriekšējos gadus mums bija arī iespēja piedāvāt skolēniem arī praktiski iegūt šos datus, strādājot ar rokām, ar aprīkojumu. Šoreiz viņi ir tikai uz papīra, arī 3. daļu viņi pildīs uz papīra, tad šos datus apstrādājot, analizējot un secinot. Pirmā daļa tiešsaistē neatšķirās būtiski, bet būtiski atšķirās uzdevumu, es teikšu, domāšanas līmenis, jo testa uzdevumi paliek testa uzdevumi, bet tās atbilžu varianti ir jau tādi, kur jāpadomā, uzmanīgi jāizlasa un jāsaskata tieši tā atbilde, kura visvairāk atbilst uzdevumu prasītām. Tāpēc arī īpaši aicinu neizteikties, pat uzdevumu skaits ir mazāk un tikai 20, bet laiks ir pat vairāk, 50 minūtes, un tas nozīmē tikai to, ka nebūs viennozīmīgas atbildes, kā uz konkrēto jautājumu ir viennozīmīga atbilde. Tā kā ļoti uzmanīgi jāizlasa. Tur būs tādi āķīgi jautājumi un teksti, tāpēc arī ļoti uzmanīgi jāizlasa. Un tad sekot nākamie uzdevumi, kuri strukturēti, kuri ir apakš uzdevumi, tad skolēniem ir iespēja konkrētajā kontekstā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, iedziļināties situācijā un atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, skaidrojot, pamatojot, salīdzinot. Tā kā jūs redzat, šeit jau vairākas prasmes. Tagad dziļāka izpratne, protams,
atbildot uz šiem jautājumiem vai pildot uzdevumus, skolēns lieto terminoloģiju, zina jēdzienus, viņam zinātniskā valoda, viņš zina pieraksta formas, viņš zina visās tās lietas, ko mēs sakam padziļināti mācīties zinātnes. Un es domāju, ka tas jau nav sarežģīts, varbūt izklausās ļoti sarežģīti, bet tie, kas mācās padziļināti 6 stundas nedēļu un vairāk, tad tiem skolēniem nevajadzētu būt lielām grūtībām. Un vēlreiz atkārtošu, ka eksāmena paraugs, gan iepriekšējā gada eksāmeni, viņi būs pēc tāda paša principa veidoti. Programmas arī publicētas. Labi, un tad vēlreiz atgriežoties pie profesionālās izglītības, mums arī jautājums, tad profesionālās izglītības audzēkņiem nav jākārto dabaszinātņu jomas eksāmens optimālajā līmenī. Tātad profesionālā izglītībā skolēniem obligāti jānokārto ir 3 eksāmeni. Tā ir latviešu valoda, vismaz optimālajā līmenī svešu valoda, angļu, vācu vai franču, vismaz optimālajā līmenī un matemātika, ne zemāk kā skolā mācīts, jeb apgūts. Ja, tas ir varbūt vispārīgais līmenis. Jāatzīst tās, ka ne visās profesionālās izglītības iestāties īsteno šo programmu, un līdz ar to viņi kārto optimālu līmeni. Bet, kurā gadījumā skolēns var kārtot arī pēc savas izvēles, jebkuru no mums 24 piedāvātiem eksāmeniem. Labi, tad tagad mēs mazliet praktiskāk par to atbalstu skolēniem. Tad tāds viens jautājums, kā skolēnam saprast, es esmu gatavs eksāmenam vai neesmu gatavs? Vēl ir mēnesis laika, tas nav ļoti daudz, bet nav arī maz. Ko jūs teiktu, kā tad skolēns varētu sev gūt pārliecību par to, vai ir viņš gatavs eksāmenam? Mihāls būtu vairāk pastāstīt tieši par dabaszinātņu jomas eksāmenu materiāliem, kas ir sagatavots. Un tiešām man jāsaka liels paldies kolēģiem, kuri ir šogad pietiekami daudz strādājuši un domājuši un rūpējušies par visiem iespējamiem atbalstiem, cik mēs kā aģentūra varam dot. Bet jebkurā gadījumā tātad jau iepriekš minētā mājaslapa, mūsu mājaslapa, un tātad visi šie materiāli apvienot vienā tekstā, kā gatavoties valsts pārbaudas darbiem. Un tātad mājaslapā ir tātad eksāmenu programmas, kuras ir publicētas janvārī. Tālāk ir iepriekšējo mācību gadu eksāmenu darbi ar vērtēšanas kritērijiem, iespēja robežās ar visām atbildēm, tur, kur ir tādas viennozīmīgas atbildes, bet, zinot vērā, ka ir uzdevumi, kur ir radošās darbības, tad attiecīgi tur tās atbildes nebūs tik precīzi parādīts. Tad ir par metodiskiem materiāli ir izstrādāti, un joprojām der visi metodiskie materiāli, kādiem mums ir bijuši, jau ieviešot šo jaunu eksamināciju par visiem valsts pārbaudas darbiem metodiskais materiāls bija 23. gadā, 24. gadā. Tālāk ir metodiskie materiāli par dabaszinātņu eksāmeniem 2 gadus izstrādāti. Tālāk noteikti, ko vēl pasakot līdzi, arī vizuāļiem, ko mēs sociālajos tīklos liksim iekšā, turpināsim, īpaši pirms eksāmena paskatīties, kad jāierodās uz eksāmenu, un ir arī pārbaudas darba norises laiki, kur savukārt atkal pasaka par visiem eksāmeniem, cik uzdevumu eksāmenos būs, cik darba lapas būs, vai atbilžu lapas, tad vēl ar to var iepazīties. Un, kas ir svarīgākais, ir pētot šos iepriekš gadu uzdevumus, pievērsiet uzmanību uzdevumu formulējumiem. Un, ja mums ir viens punkts, tad tas nozīmē, ka tāda viennozīmīga atbilde ir, bet tad izlasiet arī, cik plašai šī atbilde jābūt. Ja tie ir 2-3 punkti, tad noteikti tur tiek prasīts kaut kas vairāk, un nepietiks ar vārdu jā, nē atbildēt. Ja bāls pareizi, nepareizi, tad būs arī jākomentē. Un bieži vien skolēni eksāmenos pazaudē punktu šī otrās darbības dēļ. Viņi to pirmo uzdevumu izpilda, pirmo daļu, bet otro nepilda. Un, kā jau Mihāls pareizi teica, visos mācību priekšmetos, kas starpteiksmes šī saikne, tā ir lasīt prasme. Vispirms tekpratība izlasīt, saprast, ko jums jautā, un sniegt atbildi šo jautājumu. Nevis izdomāt, ko gribēju pajautāt, vai izsniegt kaut kādu atbildi. Un, protams, ir izpētīt eksāmena laikā visus šos uzdevumus, kā viņi strukturēti ir, un tēmas mainās. Un ja pie otrā uzdevuma esi, kas saka, iestrēzis, tas nenozīmē, ka tu nevari pildīt 4. vai pēdējo uzdevumu. Ja kurā gadījumā var sadalīt savu laiku. Un to mēs arī visos ieteikumos, mums ir tāds ieteikumu lapiņi, kas ir, arī mūsu mājaslapā atrodam, ir paskaties, vai tu visu saproti, kas tev tekstam būs jādara.
Nu, un tad attiecīgi par STEM jomu mums ir pietiekami daudz materiālu šogad. Jā, Tad varbūt pastāstiet. Jā, pietiekami, bet nekad nebūs pietiekami. Rīga nekad nebūs gatava, pa daudz nebūs. Bet, lai neapmaldītos, un kā jau pieminējām, visu iepriekšējo gadu darbi, gan monitoringa darbi, kas atbilst tieši optimālā līmenī eksāmenam šogad, un iepriekšējo gadu valsts pārbauda darbi centralizēta eksāmena padziļinātajā līmenī, augstākajā līmenī. Tad arī šie uzdevumi ar kritērijiem, Kaspars arī pareizi pateica, ar atbildēm, varbūt bez atbildēm, bet ar to, par ko skolēns var saņemt punktus, bet ir izstrādāti arī par pēdējiem pirmiem diviem monitoringa darbiem, tad pagājušā un aizpagājušā gada darbiem izstrādāti metodiskie līdzekļi, kur bioloģijā, ķīmijā, fizikā, dabaszinībās ir izskatīti uzdevumi un apskatīti no tāda viedokļa, cik viņi ir grūti, cik liela grūtības pakāpe, cik daudz viņi palīdz šķirot skolēnus pēc zināšanām. Tad tas ir tā kā vairāk skolotājiem palīdzošs materiāls, bet tur arī ir skolēnu atbildes. Tad reālas fotogrāfijas no skolēnu darbiem, kur var redzēt, kā skolēns ir atbildējis un kā šī atbilde tiek vērtēta. Kāpēc tur ielikts tik daudz punktu, cik tur ielikts, un kāpēc skolēns ir zaudējis punktus, un ko var darīt, lai tos punktus nezaudētu. Tad arī ir ieteikumi, kā labāk atbildēt uz šo jautājumu. Un tur var novērot gan atbildes, kuras ir daudz, kas sarakstīts, bet punktu ir 0, bet ir arī tādas atbildes, kur ir konkrēti atbilstoši prasītām, uzrakstīts neliels negarais teksts, bet maksimālais punktu skaits ir iegūts. Tā kā nav jau svarīgi garus tekstus rakstīt, ļoti būtiski izlasīt, prasīt to un izpildīt to. Un tad šie metodiskie materiāli var palīdzēt tieši skolēniem sagatavoties, paskatīties un pamācīties uz citu kļūdām. Ļoti bieža kļūda ir, ka Kaspars jau pieminēja, ir tā, ka skolēnam galvā liekas, ka tas par sevi saprotams. Piemēram, analizējot grafisko informāciju, ļoti bieži skolēni norāda likumsakarības, norāda tendences, dinamikas, bet domājot, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka tā pieaug. Bet, ja tev prasīts pamatojoties dotiem datiem, tad tas ir punktu zaudējums. Un tas ir jālieto. Tas ir tikai viens no piemēriem, un tad šie metodiskie materiāli ir izveidoti monitoringa darbiem, bet tur ir arī sadaļa ar ieteikumiem par augstākā līmeņa eksāmeniem. Tur arī bioloģija, fizikā, ķīmijā ir arī ieskats arī centralizētā eksāmena uzdevumos un prasmēs, ko skolēnam tiek pārbaudas, tikai teicu, padziļinātie tie augstākā līmeņa centralizētā eksāmena uzdevumi, viņi vairāk uz izpratnē, uz prasmēm, ko skolēns caur kontekstu, caur saturu parāda, kā viņš ir apguvis tieši šo mācību kursu. Un arī šajos metodiskajos līdzekļos, es par bioloģiju konkrēti varu teikt, ka tur arī ir jēdzienu saraksts. Jā, tad cik viņš tur garš vai plats, tas skolēnam pašam, tad var iziet cauri visam tām jēdzienu sarakstam. Ķīmijas metodiskajā līdzekļi ļoti veiksmīgs izstrādāts, ja tā drīkst teikt, pārbaudas lapā vai checklist tam, kam būtu jāzina tie pamatjēdzieni ar visām definīcijām, kur var vēlreiz iziet cauri un pārliecināties, ka šis ķīmijas saturs ir pa spēkam. Un fizikās par formulām daudz, kas ir aprakstīts un parādīts arī pamatzināšanas, pamatprasmes, kas ir nepieciešamas, līdz ar to tas arī tas atbalstošs materiāls. Tā kā aicinu ieskatīties iepriekšējā gada skolēnu veiktajā un pamācīties no tiem labākiem piemēriem un neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem, kuras kļūdas bija pielaiduši iepriekšējo gadu skolēni. Lūk, tas ir viens. Un tad, kā mēs jau pieminējam, ir izveidot diagnosticējušais darbs, kur skolēns var pats lejuplādēt un iespējams arī tiešsaistē viņu izpildīt, un tad ir piedāvāti kritēriji. Ja pats netiec galā, tad droši pie skolotāja vai pie speciālisti, kas var palīdzēt, un tad arī novērtēt savu zināšanas, jau esošās zināšanas, gatavojoties eksāmenam. Un ko tas diagnosticējošais darbs, teiksim, parādīs, ja skolēns viņu ir izpildījis un viņš redz, cik procentus viņš ir nopelnījis, vai tie 20 ir nopelnīti vai nav? Minimums. Un tad viņš var rēķināties, ka tas eksāmena
būtībā, ka tas eksāmens būs līdzīgs. Pēc uzbūves, jā, pēc uzdevumu formas vai uzdevumu veidiem, jā, bet saturs nedaudz mainīsies. Jā. Tādi paši uzdevumi nebūs. Tas ir viens. Un tad, protams, arī visi iestrādātie materiāli, ko skolēni un skolotāji izmanto mācību procesā. Platformas Skolo LV, kur mēs izmantojam tieši atbalsta materiālus mācību procesam. Skolēniem gan optimālajā līmenī, gan augstākajā līmenī eksāmenā nevis drīkst, bet pat nepieciešams izmantot datu buklets. Tās ir atbalsts, oficiālais atļautais atbalsts, ko skolēns jau tagad, uzsākot mācību kursu skolā, jau izmanto šos datu bukletus. Viņiem būtu jābūt pazīstamiem un zināmiem, kas tie tādi ir. Ar šiem bukletiem skolēns var individuāli strādāt, bet var arī pats viņus izgūt no mājaslapas, viņas ir pieejamas. Un vienīga piezīme tāda, ja skolēns veic kādus pierakstus, kas nav aizliegts, bet eksāmenā nedrīkst. Jā, tā kā ja būs izsniegt tie tīri datu bukleti, bez pierakstiem, bez piezīmēm, bez komentāriem, bet, ja skolēns ar to strādājas, viņam tas jau nebūs svešs lieta, ko viņš pirmo reizi redz. Bet tur ir ļoti daudz tādas atbalsts informācijas, gan vizuālas informācijas, gan tekstuālas informācijas. Tad tas ir tas, ar ko skolēns regulāri strādā. Un tas tiešām var palīdzēt. Un, jā, runājot par stratēģijām, tad varbūt arī ja kāds uzdevums likās nav pa spēkam, tad ir tiešām ieteicams neapstāties, iet uz priekšu. Iespējams, atbildes slēpjas nākamajā uzdevumā. Var gadīties arī šādas situācijas. Tā kā un, protams, arī izstrādāti atbalsta materiāli iepriekšējā projekta, tā saucamā DZM vai dabas zinātņu matemātikas projekts, kur arī materiāli, jo zinātnes mainās, bet netik strauji, un tās pamatzināšanas, viņas ir pamata zināšanas, un tām skolēnām ir jābūt gan pamatskolā iemācītām, gan arī vidusskola padziļinātām, un tad izpratnām. Un ir jau arī sagatavot video lekcijas, video materiāli. Jā, tas arī tā gribēja papildināt, Mihāls, tieši ar šiem video materiāliem, jā, un video materiāli vairāk attiecās tiešām uz dabaszinātņu priekšmetiem, un mums pašiem ļoti patīk šie materiāli, attiecīgi ir par skaidrošanas prasmi, kurā pamatā bāzēts ir uz ķīmijas pamata veidojums, bet jebkurā gadījumā šīs skaidrošanas prasmes ir visos eksāmenos. Tā skaitā matemātikā, tā skaitā latviešu valodā, jā, un arī attiecīgi ir kā izskaidrot atbildi, jā, pamatot atbildi, jā, to var atrast šajā skaidrošanas prasmes video rulītī. Tad otri, kas ir, manuprāt, arī diezgan veiksmīgi izveidos materiāls, ir par pētniecisko darbu, un sīki, smalki aprakstīts solis pa solim, kas skolēnam ir jādara, lai plānotu pētniecību, lai veiktu šo pētniecisko darbu, un tas atkal ir gan dabaszinātnēs izmantojams, gan arī citos mācību priekšmetos, arī, ja, kā vēsturē, ja, un sociālajās zinātnēs. Un tad mums ir trešais materiāls, kas ir par ķīmiju tieši izveidots. Tas tiešām tāds specifisks ķīmija, par zināšanām vairāk ir veidots. Un ceturtais materiāls ir par fizikas formulu lapu izmantošanu, bet vispār par formulu lapu izmantošanu. Ja, jo formulu lapas mums arī matemātikā iespējams un fizikā arī vajadzīgas ir abas lapas. Un līdz ar to, tad, kā arī pareizi teica, ja, faktiski šīm lapām jābūt tīrām, tāds, ka viņš šobrīd pieejams mūsu mājaslapā. Un, ja eksāmena norises laikos ir rakstīts, ka skolēnam jābūt formulu lapai, jābūt ir datu bukletam, tad noteikti tas arī ir jābūt. Ja, un jebkurš skolēns eksāmena sākumā, ja viņam nav, droši var lūgt eksāmena vadītājiem, lai iedod šo te formulu lapu. Jo faktiski ir pat uzdevumi, kur ir rakstīts izmantojot datu bukletu. Jā, tad faktiski tur arī tā papildus informācija vēl arī šie datu bukletus ir, jo mēs arī, tomēr viena no šī jaunajām prasībām ir, ja, prasa strādāt ar datiem. Un, kas vēl gribu pateikt, tiešām prasa strādāt ar datiem, ja kurā mācību priekšmetām, ja, nu tad, ja mums prasa
mērvienības, ja mums prasa skaitļus nosaukt, minēts, ja no grafika nolasīt, tad to arī vajag darīt, ja, jo bieži vien šī tā niansīte, ja, ko skolēnis beigām neizpilda, ja, un tāpēc arī zaudē punktus. Tā kā vēlreiz izlasīt un saprast, kas ir jādara. Ja. Skolēns darba lapās drīkst, kas pasvītrot, apzīmēt, ja, un vienīgais, ka tā atbilžu vietai, kas atvēlētai, gan jābūt skaidrai saprotamai, jo skolēns var veikt piezīmes tā pašā dabas zinātņu eksāmenos, kad ir tiešsaistes daļa, tad skolēnam ir līdzi balta lapa, ko iedod vadītājs eksāmena, un attiecīgi tur viņš var veikt piezīmes, jā, obligāti nav galvā jārēķina nekas, un tāpat arī ir darba lapās, ja tajā brīvajās vietās skolēns var veikt šīs piezīmes, bet tas lauks, kas ir atvēlēts atbildēm, ja, tad tās ir jāizpilda, un no mūsu puses lūgums ir salasāmi, skaidri, saprotami, ja, lai mēs tā viennozīmīgi varam arī šo atbildi novērtēt. 5. materiāls arī. Pie minētajām lekcijām autors, jā, bet tas bija izaicinājums arī kā man, jo vajadzēja mums izvēlēties to, ja tā drīkst teikt minimumu, bet tas minimums nav nosakāms, jā, kas tieši būtu jāzina, kas tieši būs uz tiem 20%, bet ja mēs runājam tieši par šiem video lekcijām, tas varbūt arī ieskats par to, kam pievērst uzmanību konkrētajos satura blokos, jo moduļos, jau katra eksāmena programmā arī norādītas satura moduļi par to, par ko ir šis eksāmens, arī procentos norādīts, cik daudz konkrētā satura uzdevumi ir šajā darbā. Un video lekcijās arī parādīt šie tieši saturiskie bloki, saturiskie moduļi, kam pievērst uzmanību, vismaz tam pamata zināšanām, par ko ir šajā tematā. Un arī ar uzdevumu piemēriem no iepriekšējiem darbiem, ar skaidrošanu, kā tikt pie pareizas atbildes, un kā tad šī pareizā atbilde, tā kā, lai maksimāli punktu skaitu to nopelnītu. Bet tur gan šīs video lekcijas par pamatzināšanām, tā kā par testu uzdevumiem vairāk, un par tiem uzdevumiem, kur jāieraksta, kā es teicu, īsa atbilde, viens vārds vai viens jēdziens, bet dziļākai izpratnē, tad, protams, tur jāpamācās vairāk, nekā tikai tās video lekcijas nepalīdzēs iegūt maksimālo rezultātu. Un tās saites uz video lekcijām arī ir pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, turpat, kur ir viss apkopojums par pieejamu atbalstu. Bet es vēl gribēju precēt, jūs minat iepriekšējā gada monitoringa darbus un diagnosticējušo darbu. Sakat, vai ir kāda atšķirība starp šiem abiem darbiem, proti, kur jūs ieteikt skolēnam, lai pārbaudīt savas spējas, tad izpildīt? Es sākšu, kas var turpinās. Jā, skolēnam tieši no satura viedokļa, man kā ekspertam, kas atbilst par saturu, nav nekādas atšķirības. Tā ir forma, kāda skolēns viņu kārto un saņem vērtējumu, vai procentos, kas var drīkst būt 0, vai procentos, kas nedrīkst būt mazāk par 20%. Tad saturiski šie darbi nešķirās. Diagnosējušais darbs veidots arī, tas ir šim gadām piedāvājums skolēniem gatavojoties eksāmenam, jo šogad centralizētais eksāmens, tā ir forma, un šis valsts pārbaudas darbs saturiski nešķirās no monitoringa, diagnosējušā un centralizētā eksāmena. Par to mēs paši sākumā arī runājam, Kasparam varbūt ko vēl. Es gribu tā ieviest, varbūt skaidrību, ja, tad mums ir valsts pārbaudas darbi. Un valsts pārbaudas darbi šobrīd dalās 3 veidos. Centralizētais eksāmens, ko mēs visi zinām, ja, tad skolēns pilda, visi pilda viens uzdevumus, ja, viņus centralizēt arī mēs vērtējam, un skolēns beigās iegūst certifikātu, 20% vispirms iegūst, un tad iegūst certifikātu, un ar šo certifikātu skolēns startē tālāk uz augstskolu. Ja nepieciešams, vai arī darbā reizēm prasa šo certifikātu. Otrs ir eksāmens. Eksāmens jau vairākus gadus nav bijis. Jā, līdz ar to tā ir tā forma, kas ir eksāmens, arī šie procenti jāiegūst, bet vērtē uz vietas skolā. Šī forma šobrīd mums nav. Un ir monitoringa darbs. Monitoringa darbs attiecīgi vairāk ir, tātad mēs kopumā valstī konstatētu šos skolēnu zināšanu prasmu līmeni, analizētu šos prasības, kas varbūt ir jāmaina standartos vai mācību programmā vai metodikā, kā jāpalīdz ir. Bet tas ir kā valsts pārbaudas darbs, lai mēs iesaistītu visu populāciju. Ja? Un skolēni šo darbus pilda, ja gatavojas, tāpat tās pilda, ja? Bet šī monitoringa darba rezultāts neietekmē skolas pabeigšanu.
kā eksāmens. Un ir divciešais darbs. Arī divciešā darbā ir līdzvērtīgs. Tas vairs nav valsts pārbaudas darbs. Divciešais darbs tas nozīmē, ka to var pildīt jebkurš, kurš vēlas. Ja monitoringa darbs ir valsts pārbaudas darbs, tad tas ir obligāti jāpild attiecīgai klašu grupā. Bet divciešais darbs ir brīvprātīgais darbs, bet brīvprātīgi var izvēlēties pildīt, nepildīt. Jā. Bieži vien skolas iesaka izpildīt, bet šajā gadījumā mums ir šie divciešie darbi, kā atbalsts materiāls iedots ir, lai skolēni paši var pildīt, vai pats pildīt un pats novērtēt, vai pats pildīt un, teiksim, kopā ar kādu, kurš ir šīs jomas speciālists novērtēt. Var arī skola iedot visiem kopā pildīt un kopā analizēt, jā, bet šis vērtējums pilnīgi neko neietekmē. Jā. Tas arī neietekmē, arī gada vērtējumu nevar ietekmēt, neko nevar ietekmēt. Jā. Jo tas ir tiešām tās dzunksēšās darbs, kā es vienmēr saku, kā aiziet pie ārsta, nodot analīzes un gaidīt rezultātu. Jā. Tā līdzīgi, tas ir vairāk kā treniņam šajā gadījumā tiek piedāvāts. Man ir viens papildinājums par monitoringu darbiem. Vēl viens mērķis monitoringa darbiem, un tā ir laba ziņa skolēniem, novērtēt arī pašu darbu. Cik veiksmīgi ir uzdevumi veidoti, cik daudz tie uzdevumi, vai tiešām vajag tik daudz uzdevumus. Un tad salīdzinājumā ar pirmo monitoringa darbu, kā jau teicu, ka bija 2. Es teicu, ka viņi ir līdzīgi un vienādi. Nav viņi līdzīgi. Pirmais darbs bija garāks, tad par 2 uzdevumiem mazāk. Un tā ir tā labā ziņa skolēniem iespējams. Tad arī izvērtēt pašu darbu, mēs nonācām pie secinājuma, ka pietiktu mums ar tik daudz uzdevumu, cik ir šobrīd. Tas ir arī tas par to. Bet es arī gribēju teikt, ka arī šie visi pārbaudījumi, es domāju, ka arī skolēnu vecāku attieksmē jābūt tādi, ka tie nav, lai novērtētu, ko skolēns nezina, bet principā to, ko viņš zina, cik tālu viņš var tālāk startēt un novērtēt, saprast savu līmeni, šī brīža līmeni un tālāk izdarīt secinājumus, ko darīt tālāk. Turpināt padziļināti mācīties vai pēc padziļinātiem augstākā līmeņa eksāmeniem startēt augstskolā, tad tie ir jau signāli, ko darīt tālāk. Tā kā es gribētu, lai skolēni skatās uz to nevis eksāmenu, ko es nezinu, bet tieši, ko es esmu sasniedzis. Un tas būs labs. Rezultāts būs labs. Tad, runājot par valsts pārbaudas darbiem, mums ir arī skatītāja jautājums, vai Latvijai nevajag, kā jums kā ekspertiem šķiet, vai Latvijai nevajadzētu pārņemt citu valstu pieredzi un mazināt un atvieglot eksāmenus, vai atteikties no tiem vispār? Taisnības labad jāsaka, ka eksāmenu skaits jau ir druscīt mazināts, un šogad jau augstākajā līmenī vairs tikai viens eksāmens ir jākārto, tā kā par to tiek domāts, kā sabalansēt un lai būtu izlīdzsvarotāk tā slodze mācību. Šajā sakarā var piebilst to, ka šobrīd ministrijā kopā ar starptautiskiem ekspertiem izstrādā eksaminācijas tādu ietvaru, jo faktiski mēs esam valstī izveidojuši tādu sistēmu, ka mēs ar vienu to pašu eksāmenu gribam noķert, godīgi sakot, 3 zaķus vienlaicīgi. Jā. Tātad mēs gribam pabeigt skolu, mēs gribam iestāties augstskolā un mēs gribam paskatīties, kā mums veicās un standartos. Jā. Un savā laikā vēl bija valodas atestācija, vēl 4. zaķītis klāt pielikts. Jā. Tad faktiski šobrīd mēs domājam par šo eksaminācijas būtību, ko mēs gribam, jā, un līdz ar to faktiski līdz mācību gadu beigām strādājam pie šā plāna. Un tā doma ir, kas saka, šodien vēl negribu tā īsti stāstīt, uz ko mēs ejam, jā, bet faktiski ir domāt par eksaminācijas sistēmu kopumā valstī, jā, par tādu mērķi, kāpēc eksāmeni ir. Valstu pieredze ļoti dažāda, citu valstu pieredze, un te gribu pateikt, jā, ir obligātais eksāmenis 1 vai 2, kā kurā valstī pamatā jānokārto ir, jā, un visbiežāk tā ir tā mācība valoda vai dzimtā valoda un matemātika. Bet, lai iestātos augstskolās, tad attiecīgi tik un tā skolam jākārto eksāmeni. Jā, un visās valstīs īstenībā ir tie paši 20 un eksāmeni ir. Ir eksāmeni, kas ir 2-daļīgi eksāmeni, piemēram, Lietuvā bija, un pat pie kolēģiem ciemos, viņiem ir lietuviešu valodas eksāmenis, jā, tad viņi vienā gadā kārto mutvādu eksāmenu, citu un pēdējā gadā, ja vēlas tātad augstskolas, kārto rakstu eksāmenu, jā. Mums ir tas ir vienā eksāmenā šobrīd ir, jā, izveidojies ir. Un jebkurā gadījumā arī šis slieksnis, ja mums ir 20% slieksnis, ja, nevienā valstī tik zems slieksnis, godīgi sakot, nav.
ka 20% arī tas ir fakts. Ir, ja. Un, jā, tad kopā ar starptautiskiem ekspertiem mēs strādājam pie šī eksāmena sistēmas un skatīsimies, kā mums veiksies. Un būs publiska apspriešanā noteikti. Labi, un tad vēl viens tāds pavisam praktisks jautājums. Vai var būt tāda situācija, ka monitoringa darbs ir rakstīts pagājušajā mācību gadā, kas tātad skolēns bija 10. klasē, un tas tātad bija 25. gada pavasarī, kad tika rakstīts šis monitoringa darbs. Bet dabas zinātņu eksāmens vienalga jākārto, un vidusskolas skolēnam ir jābeidz nākamajā gadā, 27. gadā. Tātad 27. gadā tad obligātais būs šis valsts pārbaudes darbs, un ja skolēns jau būs nokārtojis monitoringu darbu, tad šajā gadā mēs sanāk 10. klasē, bija iespēja viņam nokārtot, ja, tad arī viņam nebūs jākārto, ja, jo kā teiks, mums ir standartā rakstīts nokārtots valsts pārbaudes darbs, un tur nav teikts cenzētais eksāmens vai monitoringa darbs. Tad, ja skolēns 10. klasē 25. gada pavasarī kārto, rakstīs monitoringa darbu, tad nākamgad, beidzot vidusskolu, centralizētais eksāmens nebūs jākārto. Vienīgais tas, ka viss monitoringa darbs šajos priekšmetos šobrīd nav plānoti. Ja? Līdz ar to šogad arī 10. un 11. kārtos eksāmenu. Tiem, kuriem beidzās kurs un izvēlējušies šogad kārtot šo darbu, eksāmenu, jā. Citi, kā pareizi minēja, jau ir izvēlējušies to, ka tādu izmēģinājumu pirms augstākā līmeņa kursa apgūšanas, jā, un citi to kārtojuši kā obligātu eksāmenu vai pabeigt skolu. Nu, skaidrs, kā monitoringa darbs viņš no šī mācību gada vairs nav. Nu, labi, mums laiks tuvojas nepielūdzami beigām, un tad es noslēgumā gribētu jums tomēr pajautāt, nu šajā pēdējā mācību mēnesī, nu, uz ko jūs ieteikt skolēniem koncentrēties, lai veiksmīgāk sagatavotos valsts pārbaudes darbiem, kuri maijā jau tepat maijā klauvē? Tā varbūt gribu pastāstīt, ka mums būs vēl viens seminārs, tā viesistaba šeit, jā, saruna par to, kā nomierināties pirms valsts pārbaudes darbiem, jā. Kā gatavoties tieši, jo faktiski eksāmenos ir mācību saturs, tiek pārbaudīts to, ko skolēns apgūst skolas laikā, nevis pēdējā mācību dienā vai pēdējā mācību nedēļā, jā, vai mēnesī. Jā. Nu, faktiski sagrābt kaut ko faktiski neiespējams, manuprāt, ir, ja skolēns šodien tikai sākt mācīties. Ja viņš ir mācījies, tad nebūtu nekādām problēmām. Jā. Bet mums svarīgākais tomēr ir, jebkurā gadījumā, jā, ir ierasties uz eksāmenu, atpūties, pārliecināts, ka viņš ir gatavs šim pārbaudes darbam. Ja. Stress noteikti kaut kādā līmenī ir jābūt, jo, ja nav stresa, tad arī neko nevar izdarīt. Ja. Un tas ir viens, un nākamais, ko es gribu pateikt, tiešām vēlreiz pārskatīt visus materiālus, kas ir iespējams, ja, atkārtot, cik ir iespējams, protams, ja kaut kādas bāžas ir konsultēties ar savu skolotāju. Jā, nu, ir zin, ka tas dabas zinību priekšmetu eksāmenā attiecīgi, tur tas fiziķis varbūt vairs nemāca, jā, viņš ir 10. klasē, 11. klasē mācīs, jā. Ir kādi jautājumi, droši var doties pie sava skolotāja. Domāju, ka neviens skolotājs neatteiks palīdzību, ja nāks ar konkrētu jautājumu, jā. Viņš neizstāstīs visu kursu, bet uz konkrētu jautājumu atbildēs, jā. Tā kā no manas puses ir tāds novēlējums, ir saplāno savu dzīvi tā, lai eksāmena dienā viņš ierastos un kā normāla darba diena, izpildīt darbus, jā, un iet mājās ar smaidu, ka viss ir veicies, izdarīts. Un vecākiem arī tomēr, lai viņi ir 18 gadīgi, 19 un pat 20 gadīgi jaunieši nāk uz eksāmenu, jā, tomēr arī tā parūpēties, jā, lai viņi ir atpūtušies, jā, jo jaunieši mēdz dažādi atpūsties, jā, bet jebkurā gadījumā paskatīties, pārvērtēt arī ir ārpus skolas nodarbības, paskatīties, ko dara. Jā. Tāpat arī varbūt ikdienas mājas darbi, varbūt arī ir jaunieši, kas jau strādā, jā, lai neiznāk tā, ka nāk uz eksāmenu pēc naktas maiņas. Šādi vienkārši, lai skolēns būtu tāds motivēts, ir uz eksāmenu sevi pierādīt, es varu. Jā, no savas puses varbūt tā kā par saturu vairāk, es jau teikšu, ka pēdējā mēnesī iemācīties kursu gandrīz kā nav iespējami, bet, kā jau pašu sākumā minēju, ka optimāla līmeņa eksāmeni tie vairāk par pamatskolas, pamatzināšanu, tad to minimumu iespējams būs iespējas nopelnīt, bet es negribu aicināt tieši darīt tā, bet laiks vēl ir. Mums līdz 18. mājā skolēni kārto ķīmiju, tad pēc
tad aiz nākamajā pēc 20. datumā fiziku, un tad 22. maijā kārtos bioloģiju. Tad iespēja visas 3 nokārtot ik pēc dienas. Bet no manas puses laikam būtu prātīgi tagad paņemt indikātors un iziet cauri indikātoriem, veltiet 1 dienu, 2 dienas tam, ka izlasot indikātorus, atzīmējot tos, kurus jau zini, un tam vairs nepievērš uzmanību, ej uz priekšu, meklē to, kas tev vēl nav zināms, nav saprotams, un kuru tu gribi saņemt atbalstu no skolotāja. Un tad tu izējot cauri visiem šiem indikātoriem, atzīmēt, izkrāsojot šos, tu redzi to bildi, cik daudz tu zini, cik daudz tu nezini, un tā vizualizācija palīdz arī smadzenēm norientēt. Es kā biologs tagad saku runāt, norientēties šajā situācijā, cik daudz esmu gatavs, un pilnīgi piekrītu Kasparam, bet tas jau nav nekāds noslēpums, kā vislabāk domā galvā, kas ir izgulēsies, tad izgulēties, nomierināties, stresam ir jābūt, stress mums aktivizē, viņš dod mums iespējas, par kurām mēs pat nezinām, un tas arī skolēnam gatavojoties eksāmenam, arī jāparunā ne tikai saturs, bet arī stratēģijas. Kā pildīt uzdevumus, ar kuru uzdevumu sākt, ar to, ko zini, varbūt to, ko nezini. Tas ir katra skolēna individuāli, ļoti individuāli, un tur var palīdzēt tikai skolotājs. Vecākiem varu ieteikt tā kā nepārbaudīt savus bērnus, skolēnus, ko viņi zina, ko viņi nezina, bet pajautāt, ko viņi dara šajā brīdī, ko viņi dara, lai iemācītos, lai apliecinātu to, ka viņi zina, to pašu indikātoru sarakstu, lai paskatās, ko viņš ar to dara, kā viņš pilda uzdevumus skolā, jo vēl mācību process notiek, un tādā veidā skolēns būs gatavs arī pārbaudījumiem. Tā kā tur liela māksla nav. Un vēlreiz precējot, indikātorus var atrast? Tātad indikātori ir pieejami kā pielikums pie programmām, tātad centralizēto eksāmenu programmas, kas ir publicētas mājaslapā, un ir sadaļa pie valsts pārbaudas darbi, tur ir sadaļa valsts pārbaudas darbu programmas. Tātad atvērot programmu, var redzēt gan pašu programmu, eksāmenu norisi un saturu, un arī indikātors kā pielikumu. Un tajā pašā vietnē ir arī pieejami datu bukleti, kurus arī, es pieļauju, ka skolēni jau zina un izmanto, bet ja pēkšņi kāds nezina, tad tur arī var viņus ieraudzīt. Un metodikas tur ir, protams, slēpjās citā vietā, viņa metodiskie līdzekļi tur pie metodikām, pie metodiskiem līdzekļiem, bet tas jau papildus arī vēl, kā var gatavoties. Jā. Mums arī bija bija vairāk jautājumi par skolēnu labbūtību un par to, ka skolēni ir satraukušies un kā mazināt šo spriedzi, bet kā jau Kaspars minēja, es mīļie skatītāji, aicinu jūs sekot līdzi mūsu tiešraidēm. Nākamajā tiešraidē būs, nākamā saruna būs par 9. klases valsts pārbaudas darbiem, kad mēs runāsim par matematikas eksāmenu un latviešu valodas eksāmenu, kuru kārtos pamatskolēni, un 28. aprīlī būs tiešsaistes saruna, kura būs tieši veltīta tam, kā mums palīdzēt bērniem, kā mums viņus atbalstīt, ko teikt un ko neteikt, un kā būt tik tiešām par tādu stabilu atbalsta punktu, lai palīdzētu viņiem veiksmīgāk tik galā ar valsts pārbaudas darbiem. Un šodien es saku lielu paldies maniem sarunas biedriem. Paldies. Un lielu paldies skatītāji jums, liels paldies par jūsu aktīvo iesaisti, par atsūtītiem jautājumiem. Ja kāds jautājums arī palika neatbildēts, mēs noteikti uz viņu atbildēsim rakstiski, un aicinu pievienoties nākamajā otrdienā 4:00 uz tiešraides sarunu par 9. klases eksāmeniem. Liels paldies un visu labu!